Ana varam kaut 100 gramus. Nu, vai jau tam gribot? Tu vai jā. Jūs jau sasodāt? Jā. Labi. Vienu. Labdien. Varētu ieteikt kā 200 gramu, vismaz varētu pieklāstīt. Jā, nu padomā ir viena grāma. Vai pastāstīju ko vairāk? Tajā grāmatā bija stāstīts par mazu puiku Frīdiju, kurš devās pasaulē laimi meklēt. Viņš tik ļoti gribēja to atrast. Savu laimi neatrada, viņš devās tālu, satika meža māti, kura viņam iedeva runzi, ar kuru pieskaroties kāda viņš pielīdz satika vēja māti, kurš Frīdīšam arī uzgānēja grāmatu. Tabulīts par to, ka viņš pieskaca viņas bērnu. Tabulīte bija īsta, kamēr kā skanēs, tikmēr apkārtējie cilvēki deju. Naktī sākās svēts, un bērnam nebija kur palikt. Meža nomalēs Frīdītis ieraudzīja māju, kur varētu pārlaist nakti. Izrādījās, ka tajā dzīvoja sīk. Ielaida bērnu pārnakšot ar nosacījumu, ka puisēns sargās durvis. Frīdītis ielaida istabā kādu vecu vecību, kaut gan sīkpulis to neatļāva. Iegājis par Frīdi mūsu kādu. Vecītis viņam par droši iedeva gredzeni un teica, ka gredzeniņš puisēnu aizdrīks uz zemi, kur laimīgi. Nedomājot, Frīdītis iesaucās. Gulbīt, aizmirst laimīgi. Kad laimīgs nonācot mājās, viņš beidzot cerēja satikt savu vecmāmu. Tad viņš saprata, ka vislabākā vieta Kamēr labākā vieta uz pasaules ir māja. Es šodien noteikti samīļošu savus vecus. Es arī. Es arī.